Šodien runa iet par mediantu, kura mums dzīvo trešajā pakāpe maza princesīte. Ja? Te ir mums minors, un mediantai ir viens noslēpums. Kā jau parastajā dzīvē, ja bērnam ir labs noskaņojums, ja bērns ir vesels, tad arī vecāki ir priecīgi. Ja? Bet, ja bērns ir slims, bērns raud, viņam ir slikts noskaņojums, tad arī visa ģimene ir bēdas. Un tās ir atkarīgs tieši no mediantas, no mūsu trešas pakāpītes. Jo tā nevar pateikt, var bēdīgi vai ir. Vecāki vienmēr prot turēt savas jūtas, ja? Un nevar pateikt, kas te skan, bet tikai parādās medianta. Un ja viņa ir labs noskaņojums, tad visa ģimene paliek mažorīga. Ja viņa ir slikts noskaņojums un viņa pazeminās, jā, viņa viņa galvu tā uz leju, jā, nolēc. Un tad uzreiz minors. Šeit paskaties, sanāk mažors vai minors? Minors. Un tad, kā tikai medianta pacēls galviņu, sanāks mažors. Jā, ja medianta smējas, tad arī visiem ir prieks. Ja medianta bēdīga, tad vecāki arī bēdājas. Tagad jūs pamēģināsiet to pašu izdarīt, ja?